Nu ko, esam nobrieduši ļoti interesantam, ļoti aizraujošam un nesevišķi lētam projektam. Vasaras beigās dosimies uz Albāniju. Ar kompāniju, ar komandu, vairākām mašīnām, un arī mēs esam tikuši pie savas mašīnas, un mēs esam nobrieduši braukt vienā lieliskā ceļojumā uz Albāniju. 10 dienas pa Albānijas kalniem. Un mēs ar Lariju kopā, kur ir Larijs. Lariju jau visi pazīst droši vien no piedzīvojumiem Polijā. Bet ar Lariju esam tikuši pie viena amerikāņu auto, un tas ir Dodge Ram. Bet, protams, par šo auto, kas mums vēl ir jāizdara, šajos 2 mēnešos droši vien varēs vairāk pastāstīt Larijs. Viņš ir atbildīgais par šo transporta līdzekli. Un tūlītām parādīsim, kāds viņš ir patreiz. Un pēc tam laika gaitā, protams, parādīsim, kā top mūsu auto, kā top mūsu ceļojuma auto, ar ko mēs ne tikai šogad uz Albāniju brauksim, bet ļoti ceram arī, kad vēl kādā izbraucienā. Tā kā, Larija, varbūt tu vari mums izstāstīt, kas pa auto, kura gada, un izstāsti, kāpēc viņš ir šādā izjauktā stāvoklī. Nu, šis auto ir 2010. gada. Nu, lai tas viss tas piedzīvojums būtu interesantāks un aizraujošāks, mēs paņēmām višķiņu palietotu un savedīsim viņu kā konfekti. Nu, sākām mēs ar to, ka nojaucām kuzavu nost, tiks noņemt arī kabīna nost, apstrādāt ar smilšu strūkla rāmis, izpūsts, apstrādāts, sagatavots pilnībā. Tiks nomainīts visas nesošās daļas, bremžu suporti, bremžu diski, eļas tiltos, eļas degvielas sistēmā būs filtri nomainīti, eļas dzinējā. Nu, principā viss. Pēc tam tiks likti virsū jau nesošās visas daļas, tiks likti speciāli offroad buferi lielie, bumperi saucamie, vinčas un vispārējais. Bet es redzēju, ir arī salons izārdīts. Jā, mēs pilnībā varbūt vari parādīt, salonu. Kā tagad izskatās. Jā, nu, mēs pilnībā sagatavojam, būs ādas paneļi, ādas sēdekļi, un viss tiks apstrādāts, izdarīts. Savests kārtībā. Skatītāji, jūs ticiet, kad mēs 2 mēnešu laikā to paspēsim izdarīt? Es ceru, ka uz Albāniju mēs nebrauksim un nebūs jāsēž uz tādas kastes. Nu jā, darbiņi ir pietiekoši. Nu, pieliksim ar Īvaru kādreiz parīvēt tā kārtīgi, lai viņš izjūt, kas tas ir, nevis turēt kameru tikai, bet arī kaut ko padarīt fiziski. Iedosim pindzeli, lai pinzelē vai kaut kāds smilšpapīru, lai Es neatsakos. Šis droši vien būs tāds pirmais projekts, kurā es tiešām piedalīšos un tik traki automašīnu izjauktu. Protams, es esmu redzējis dažādos šrotos, bet es zinu, ka šrotos tās automašīnas nekad netiek atgrieztas vairāk pie dzīvības. Bet šajā mašīnā tiešām tiks iepūsta jauna dzīvība, un ne tikai dzīvība, bet ar šo automašīnu mums būs jānobrauc 6-7 tūkstoši, un kā jau minēju, 10 dienas pa Albānijas kalniem, bezceļiem, upēm, kalniem, ielejām un pļavām. Brauksim droši vien trietā. Larijs es un Rodrigo, mans dēls. Ko mēs vēl te izdomājam? Liksim, ja telti augšā? Jā, augšā vai uz kuzavu? Telti būs speciāls riepas, specializēts priekš akmeņiem, lai varētu braukt. Nu, jā, iekārtosim arī virtuvīti sev, kulba mums ir slēgta. Tā kā iekārtosim arī virtuvīti tur, iekārtosimies kārtīgi, riktīgiem braucieniem. Un gan jau, ka nebūs pirmā vai pēdējā reize. Ļoti ceram uz to, un jau varam pateikt to, ka liels paldies firmai Latako, ka viņi mums ir sarūpējuši 5 speciāli tādiem ceļiem, kā Albānijas akmeņiem ir paredzēts riepas, Maxis riepas. Arī speciāli šīm riepām ir diski, kas solās izturēt mūsu to visu braucienu. Ir 5 tādēļ, kad viens katram gadījumam, ja nu kaut kas notiek, kādu mēs pārplēšam vai vēl kaut ko, tā arī paldies ir TC Motors, ka viņi mums ir sarūpējuši dažādas detaļas. Protams, mēs nezinām, kādas mums patreiz ir vajadzīgas un vai visas, vai viņi tiešām mums sarūpēs, bet noteikti, kad visu, ko mums vajag, mēs ņemsim tātad šajā uzņēmuma TC Motorā. Mums ir vajadzīga augšā telts vai aizmugurē, kā jau es teicu, esam runājuši ar vairākām firmām, visi ir gatavi mums šo ceļojumu iedot savas telts. Tas arī būs mums tāds pirmais piedzīvojums, kad gulēsim mašīnā uz telti. Bet vispār šis brauciens ir kopā ar 4x4 Overland, tas ir Arturs. Arturs jau 3. gadu brauc uz Albāniju, un viņš saka,
esot atstrādāts pats labākais maršruts un būšot pašas labākās trases, pašas labākie skati. Beidzot, arī mans drons tiks atgriezts no Turcijas nozaudēts. Arī veco ņemšu līdz, tā kā lidosim visu laiku līdz, lai varam parādīt foršas, skaistas vietas, foršākās un skaistākās vietas. Esmu bijis Albānijā, zinu, ka tur ir neskarta daba, bet 10 dienas kalnos laikam vēl nav pavadīts. Nezinu, varbūt Larijs ir bijis 10 dienas kalnos. Ne kalnos esmu bijis, bet Albānijā noteikti nē. Tā kā tas mums tiešām būs pirmais tāda veida piedzīvojums kopīgais, un arī katram pirmo reizi kalnos tik ilgi. Tā kā skatītāji, mēs esam iepazīstinājuši ar automašīnu, kāda viņa ir patreiz. Mēs viņu, gribēju teikt, lēnām gatavosim savam piedzīvojumam, bet tas nav lēnām, jo ir 2 mēneši palikuši, un jūs redzat, kādā stāvoklī ir automašīna. Arī priekšā ir vēl ko padarīt, tā kā strādāsim kārtīgi, strādāsim ļoti cītīgi, aktīvi, lai mēs varam šo automašīnu savas kārtībā. Protams, katru nedēļu mēs parādīsim, cik tālu mēs esam ar šo auto tikuši. Turam mēs īkšķus, un arī es ceru, ka jūs turat pa mums īkšķus, lai mēs tiešām šo savadam kārtībā un varam izbraukt savu ceļojumu un atgriezties mājās ar šo pašu auto un bez kāda evakuātora vai atlidojot ar lidmašīnu. Tā kā ļoti ceram, turam īkšķus, un ko tiekamies kādā nākamajā sižetā, kur es jau parādīšu, kas akali ir izdarīts un cik tālu mēs esam tikuši. Čau!